Tā, tad es tagad parādu uzdevumu, ko mēs taisījām par 2. Ja jūs skatāties ierakstu, tad jums ir jāatrod mūsu cilvēkus, piemēram, šās. Varat ņemt vēl kādu savu paziņu ģimenes locekli vai jebkuru. Un tad mēs taisījām visu tādu vingrinājumu, kur mēs meklējām savu pozīciju pret jaunā laika dziedniecības egregoru. Bet to mēs nevaram jums nekādu nodot, jo tas ir tikai šeit. Tas tāds kopīgi taisnām. Bet tad uzdevums ir jebkādu egregoru, ja jūs jūtaties piederīgas. Tas var būt kaut kāda profesija, aizraušanās, paradums, pārliecības, ticības, kaut kas tāds ir. Jebkādu egregoru sajūtiet sevi tajā enerģijā un ar savām rokām, kaut kādam krēslam, parastam krēslam, kaut kādam ar rokām tā kā to enerģiju tur uzliekat. Nu, un tā piedomājiet un sajūtiet, ka tā enerģija tur tā izplūst. Tagad šis krēsls ir tā egregora vieta. Tad jūs ņemat to cilvēku, nostājieties viņam aizmugurē un uzliekat rokas uz pleciem. Un tagad viņam pasakiet, tu tagad esi savu vārdu nosaucat. Ja es saku, tu tagad esi Marija. Un tā sajūtiet, lai viņš jūt, lai viņš dzied, nu tā sajūtam jau uzliekat. Un tagad viņu palaižat, un tas cilvēks sajūt, kur viņš ir attiecībā pret šo egregoru. Vai viņš tur grib sēsties iekšā, vai viņš grib stāvēt blakus, vai tuvu, vai tālu, vai vēl kaut kā. Nu, kaut kā tam līdzīgi, ja? Tad tas var būt jebkāda pozīcija. Un tā būs jūsu pozīcija attiecībā pret šo egregoru. Nu tāds mazais vingrinājums.